Pirmā numura mūsu izlasē saspēles vadītāji. Nu, mums ir augsta līmeņa saspēles vadītājs Jānis Strelnieks. Arī nav sanācis spēlēt ar viņu nekad, bet domāju, gan jau sastrādāsimies un mēģināsim izveidot to saikni kaut kādā veidā, tur pikadrolā vai kā. Es domāju, ka tas viss prasīs laiku, nebūs uzreiz, ka mēs sanāksim visi kopā un būs ideāli saikni, bet gan jau ar ieguldīto darbu mēs panāksim. Kristap, jautājums, vai Dārs spēlēt viens pret otru, vai runājāt arī par izlasi, un varbūt viņš deva kādas indikācijas par to, kam jānotiek, lai viņš arī spēlē? Dārs, man liekas, katru vasaru gatavs braukt izlasi. Ja viņam ir viss kārtībā veselība, viņš vienmēr gatavs spēlēt tāpat kā mēs vispārējie, un vienkārši tagad ir atkarīgs no tā, viņš ir vēl joprojām. Tagad play-offos viņam ļoti svarīgi koncentrēties uz to, un tā gala atbildi viņš, domāju, nevar arī dot, un tur ir ļoti atkarīgs droši vien, arī ko organizācija nav vēlas. Tā kā es domāju, kad viņam beigsies play-off, un cerams, ka viņam būs gradzens jauns, tad arī es domāju, ka viņš varēs, viņš sapratīs, ko viņš darīs pasē. Nākamajos gados pēc Eiropas čempionāta NBA spēlētājiem būs samērā ierobežotas iespējas spēlēt, tāpēc, ka pasaules spēles kvalifikācija notiks turpmāk ziemā, rudenī, pavasarī, vai tas, ka tuvākajos gados būs maz iespēju spēlēt reāli. Tas nospēlē kādu lomu? Par to es atkal tik varbūt tālu neaizdomājos, ka man pēc tam nebūs iespēja, bet gribējās vienkārši pēc šitādas sezonas, gribējās palīdzēt izlasē un varbūt kaut kur bišķiņ atslēgties varbūt no tā, kas aizgāja. Un tā kā tas lēmums jau man liekas, kopš pēdējās reizes, kad es nespēlēju, jau tāds sēdēja, kad likās, ka varbūt vajadzēja, bet tie apstākļi nesakrīt, un tāpēc bija tā sajūta no pašām, ka gribējās, un nemaz neaizdomās, ka būtu tik tālu, ka pēc tam nebūs iespēja. Bet ja tā paskatās, tad noteikti vajadzēja, un tāpēc arī es būšu. Runājot par Latvijas grupu, Beļģija, Lielbritānija, Krievija, Turcija, Serbija. Ir kāds pirmās domas par šiem pretiniekiem vai? Man liekas, super grūta grupa. Tur neviens spēle nebūs vienkārši, nebūs pastaigta. Tik tiešām, ja mēs tur jāskatās, nevar neko tālāk spriest, vienkārši, kad nāks tuvāk, tad arī mēs zināsim, cik mēs esam labi, un tad arī varēsim kaut kāds varbūt mērķis nospraust. Kristaps jau minēja par aizdzīto sezonu, ka neizdevās klubam izvirzītos mērķus sasniegt. Tavuprāt, kas tam bija par iemeslu, kāpēc neizdevās? Kā jau es teicu, es labprāt nerunātu par to, kas notika. Tieši par jūsu uzdoto konkrēto jautājumu es varu pateikt, ka kaut kā no paša sākuma mums īsti nesanāca saspēlēties, varbūt tas komplektējums. Te man jābūt uzmanīgam. Vienkārši no paša sākuma nebija tas, ko visi gaidīja, un līdz ar to, ka augtas spiediens mums arī varbūt tas nepalīdzēja. Grūti tur daudzām lietām ļoti jāsakrīt, lai pirmā gadā sanāk komanda un uzreiz būtu sasniegt to, ko grib. Tā kā tas viss ļoti grūti izdarāms ceļš Ņujorkā. Tas vienkārši visas tās mazās lietiņas nesakrīt un neizdevās. Kā sanāca iekos mēlēm vai lūpām, ka komandas biedriem neiebūt bumbu tādos ļoti labos momentos, vai par to tik runāts pēc tam? Jā, nē, to mēs Mārtiņš arī teicam. Diezgan aktīvi pie to. Jā, bet tur arī manā, tad, kad es spēlēju izbraukumā, ģimene savācās manā dzīvoklī un skatās spēli. Tur jauns televizors bija vajadzīgs pēc vienas no izbraukuma spēlēm. Es neteikšu, kurš viņš nesvīlē. Bet jā, tas tikai parāda to, cik man ģimene jūt līdzi manai komandai. Bija brīži, protams, kad arī es uzvilkos un varbūt kāds cits uz mani uzvilkās. Sevišķi man ģimene atbildēja tām lietām, ko es izpildīju. Visādi situācijas gadās.
piedošu Jānim, ko saplēs ar televizoru. Jā, nu, konkrētāk epizode. Es neatceros. Bet tas bija tik nevainīgi arī, kā es viņu saplēsu. Tad nav tā izklausās, ka es pilnīgi psihopāts, bet tā nebija vispār. Bet tā, ja plaisāja viegli, tad bija maini. Kristap vēl atgriežoties pie izlases, tev atgriešanās Rekā būs un iespējams kopā ar Dviņu Torņiem, ko sauc otrs ir kāds pasečs, kuram bija tāds ilgāk klusuma periodi, kad viņš atkal ir, ja ne gluži zinīgā, bet nežotām spēlēt. Tev ir kāda īpaša saikne ar viņu un atceroties po 18 čempionātu jutīsies daudz labāk gan grozēm ar viņu? Nē, man baz nenormālākais prieks par Andžeju vispār, ka viņš turpinājis augt. Un šitā pēdējā sezonā viņam tik tiešām izdosies ļoti labi. Tikko viņam, man liekas, bija 24. Jā. Tā kā, viņš nezinu, auga pa katru spēli pēc mazvēl. Man ir baigās prieks, ka viņi uztur viņu kontaktu. Viņš man katru nedēļu uzraksta, ka vajadzētu sazināties FaceTime'ā, bet es saku jā, bet viņš nekad nav zina. Tā kā es joprojām gaidu to zvanu Andžeju. Nē, bet uzturam kontaktu, čatāmies visu laiku. Un man ir baigās prieks par viņu.